Godāms kungi, esiet sveicināti šeit Liepājas valsts tehnikumā. Šodien ir 7. marts 2025. gads. Ko lai zina, kad šo video skatīsies? Varbūt tad, kad jūs jau būsiet absolvējuši un mācīsieties kaut kur citur, vēl šo pārraidīs. Nekad nevar neko zināt. Šodien ir notikums konferences par 105. gadu jubileju. Un esam uzaicinājuši paklausīties mūsu esošo jauniešu, audzēkņu viedokli. Dāmas, iepazīstiniet ar sevi, kas jūs esat, vārds, uzvārds, un ko jūs šeit apgūstat Liepājas valsts tehnikumā? Es esmu Luīza Plūme. Prieks. Un es mācos 2. kursā kā klientu apkalpošanas speciālists. Es apgūstu dažādas, kā veidot dažādas dokumentus, kā apkalpot klientus un viņu vajadzības. Ļoti labi. Sveiki, man sauc Nikola Zaļīla, un es arī esmu 2. kursa klienta apkalpošanas speciālists. Prieks, meitenes, iepazīties. Man sauc Renāts, ka pasniedzies Liepājas valsts tehnikumā. Bet jautājums uzreiz tad tāds. Tagad jums ir 2. kurs, mācāties par klienta apkalpošanas speciālistiem. Pareizais lēmums, nepareizais lēmums, patīk, nepatīk īsumā? Tas noteikti ir mans pareizais lēmums. Es esmu ļoti priecīga, ka es esmu šī ceļa un šajā skolā, jo man šeit ļoti patīk. Un es jūtu sevī izaugsmi un to, ka es daudz ko jauniem mācos. Tad, ja mēs tā paskatāmies 1. kursu un tagad 2., tu pati jūti atšķirību? Jā, ir lielas atšķirības. Cerams pozitīvas. Jā, protams. Lūdzu. Jā, un es domāju, ka man arī ir tas pareizais lēmums, jo šī profesija man noderēs visur. Es mācēšu gan pareizi uzvesties sabiedriskās vietās, gan pareizi ģērbties, zināšu daudz ko par dokumentiem. Līdz tehnikumam bija kaut kāda pieredzīta vai iespēja apkalpot klientus tieši saistīta ar to, ko tagad tu mācies, vai tev kādreiz pirms tehnikuma jau bija tāda pieredze? Vai tu atnāci tehnikumā un viss tas bija jauns klienta apkalpošana, tas bija kaut kas wow? Man bija pieredze, es strādāju vasaras darbos, kur man bija jāapkalpo klienti, bet ar dokumentu veidošanu es saskaros šeit pirmoreiz. Ļoti labi, un kā tevi? Man nav tik liela pieredze kā Luīzai. Es esmu strādājusi tikai 1 vasaru, kādu 1 vai 2 mēnešus, un tā pieredze bija tāda viduvēja. Bet tieši klienta apkalpošanā pareizi? Klienta apkalpošanā es apkalpoju klientus restorānā. Jā, un tad uzreiz jautājums, bija arī tādas problēmas situācijas, kurās tu nezināji varbūt kā uzvesties, ko darīt? Varbūt tas iekšējais kaut kāds stress, bet ja gadījās varbūt kāda situācija, kad es kaut ko nezināju, tad es prasīju palīdzību un vienmēr visu var atrisināt. Jā, jo tu man atgādināji manu arī, nevar teikt jaunības, neesmu tik vecs, bet manu arī pieredzi klienta apkalpošanā. Es atceros, ka es arī strādāju restorānā par viesmīlu, un arī klienti ir dažādi. Ir tādi klienti, ar kuriem var komunicēt, ir tādi klienti, ar kuriem tikai apkalpo un viss. Un man arī ir bijušas tādas situācijas, kad es uzgāžu tur makaronus, izleju ālu virsū, uzleju un tam līdzīgi. Un jā, kā tad rīkoties? Jo pēc būtības tās ir tās lietas, ko mēs ikdienā nevaram paredzēt. Mēs nezinām. Vai es būtu domājis, ka es tagad nesot, pieņemsim dzērienus, uzliešu virsū. Un kā ir tādas situācijas dzīvē notiek ne tikai arī restorāni, bet arī dzīvē notiek kaut kādas tādas nestandarta situācijas? Kā jūs ar tādām tiekat galā? Stresiņš nav uzreiz? Wow, ko tagad darīs? Es arī vienam klientam uzgāzu virsū nagetus. Nageti? Vismaz nageti. Tad es atvainojos un, protams, un bezmaksas pasniegt citu porciju un daudzkārt atvainojos un mācījos no kļūdām, jābūt uzmanīgākai. Kā tev? Man nav bijusi tāda pieredze, ka es uzgāžu kaut ko virsū klientam, bet man ir bijis tā, ka virtuvē es tur kaut ko sataizu un izgāžu visu pie zemes. Tad, protams, ir ļoti, ļoti liels stress un ir tā vainas sajūta, ka kaut kas slikts izdarīts ir. Bet arī par to es atvainojos tam priekšniecei. Un viss pēc tam bija labi. Ļoti labi. Pareizi, jo galvenais ir atrisināt situāciju, mēģināt rast risinājumu un runāt, vai ne? Jā. Tas ir vitē mūsdienās. Un tad runājot par vispārīgi arī skolas ikdienu, un tad man ir jautājums tāds. Kā ir ar skolotājiem? Vai jums ir Liepājas valsts tehnikumā viegli vai grūti sadarboties ar skolotājiem? Bet godīgi, saki, kā ir? Tas, manuprāt, ir ļoti atkarīgs, kāds tas skolotājs ir pats un kāds arī pats skolēns ir. Man pārsvarā ar visiem skolotājiem ir labas attiecības, bet es jau, protams, tā kā sākumā cenšos izturēties ļoti labi un tā, lai
ir respekts vienam pret otru. Bet ir tādi skolotāji, kas neizrāda tik ļoti respektu, un ir tādi skolotāji, kas izrāda tieši vairāk. Un labākas attiecības ir ar tiem skolotājiem, kas izturās tāpat kā mēs pret skolotāju. Ļoti labi. Un kā tev? Tur padalīties savu pieredzi. Man ir ļoti līdzīgi. Man ļoti patīk stingrās skolotājas, jo no viņām tiešām tur iemācīties daudz ko. Un to es esmu sapratuši šeit tehnikumā. Pamatskolā es to nesapratu. Tad man stingrās skolotājas nepatika. Bet jā, es arī respektēju tās skolotājas, kuras man respektē, bet es vispār tā neatļaujos neko baigi slikti teikt. Tā kā man ir viss kārtībā ar skolotājiem. Un kā ikdienā vispār tas mācību process un ārpus ir tāds stresiņš, tas mācības sagādā kaut kādā brīdī kaut kādu stresiņu, tā slodze varbūt, vai tam līdzīgi, vai stresa vispār nav? Jā, sagādā, tad, kad ir daudz darbi, sadoti vienlaikus, tad sagādā, jo man atzīmes ir ļoti svarīgas un mācīšanās. Un tāpēc, jā, kad ir daudz darbi, tad tas sagādā grūtības, bet ja ir mazāk darba un viss tā vienmērīgi notiek tādā plūsmā, tad nē, tas čiloju. Ļoti labi. Čilot, tas ir forši, un to arī vajag, bet droši vien jau kaut kādā brīdī ir tās robežas, kad mēs čilojam un kad mēs pievēršamies arī šim mācību procesam. Tad droši vien noslēgumā tāds jautājums, kas būtu tas, ko jūsuprāt, mūsdienās jauniešiem mācoties vajadzētu pie kā piedomāt? Piedomāt pie tā, ko viņi runā, kā viņi uzvedās, ko viņi velk mugurā, kā viņi tā kā sev kopi ārēji. Jā, pie savas leksikas. Jā, manuprāt, arī vajadzētu pie tā ārējā izskata piestrādāt, nevilkt ļoti atkailinātas drēbes un pret skolotājiem izturēties laipni un ar cieņu. Arī tas skolotājs pret tevi izturās ar cieņu, lai, ja tev vajadzēs kaut kādu palīdzību vai kaut ko labot vai kaut ko, lai skolotājs nāk pretī, nevis dēļ tavas attieksmes, viņš tā nevēlas palīdzēt. Jā, vai jūs ieteiksiet Liepājas valsts tehnikumu arī tiem, kas skatās, varbūt ne mūsējie, bet kāds cits, nākt mācīties, varbūt ne klienta apkalpošanas speciālistu, bet varbūt arī klienta apkalpošanas speciālistu vai arī kādu citu profesiju? Es noteikti ieteiktu, jo šeit tomēr šeit ir daudz savādāk nekā vidusskolā. Šeit ir viss tā padziļinātā, tā kā vairāk kā dzīves lietas, kas ir tiešām noderīgas. Tā pieredzīta droši vien, jā, tas viss. Māca to, kā ikdienā izturēties pret cilvēkiem, to cieņu, apģērbu, visu noderīgo, kas ir noderīgs katru dienu. Nevis tikai matemātiku vai latviešu valodu, tādas pamatlietas. Un pēdējais jautājums. Viens otrai, ko jūs sev novēlētu? Tad, kad jūs varēsiet šo video paskatīties izlaidumā, ko jūs viens otrai novēlējāt šodien? Es novēlētu tev nepadoties, darīt visu pēc tā, cik tu daudz vari, darīt uz to maksimālo. Un tāpat kā šobrīd nepadoties un turpināt visu pildīt un pelnīt tikpat labas atzīmes kā tagad. Ļoti forši. Un ko tu novēlētu? Es tev novēlu to tavu. Tev ir tāds gariņš, ka ja tu piesēdies, tu izdari un tu vari izdarīt, ja tu gribi. Es tev novēlu ar tādu gariņu turpināt mācīties, jo es zinu, ka tev viss izdosies un ka mēs kopā šo skolu ļoti jauki pabeigsim. Man liekas, šie pēdējie bija ļoti tādi atslēgas vārdi kopā. Mūsdienās ļoti reti varbūt mēs dzirdam to kopā, mēs gribam viens otru paspilgtināt sevi, tāpēc es jums, dāmas, novēlēšu un visiem pārējiem, kas skatās, būt kopā, nepadoties un, lai cik grūti būtu viens otru atbalstīt. Un tas, laikam, ir svarīgākais. Un tad, kad jūs absolvēsiet, varēsiet apskatīties šo video un nostalģiski arī paskatīties, kā jūs kopā pabeidzāt skolu vai arī nepabeidzāt. Ne joks, pabeidzāt. Veiksmīgi, paldies jums, lai forši piekdiena!